būvlaukums. I love starting a new site. Man tā patīk sākt strādāt jaunā būvlaukumā. Man arī! Jūs esat ievērojuši, ka Bowsers to vien dara, kā mūsu komandē. Bet viņš ir priekšnieks, ka arī tas ir viņa pienākums. Man liekas, būt par priekšnieku ir grūti. Cik nu tas var būt grūti? Tas vien, ka tev patīk komandēt, vēl nenozīmē, ka tu vari būt par priekšnieci. Nozīmē gan. Zini, tev varētu būt taisnība. Kāpēc gan tu nevarētu būt priekšniece? Varbūt aizbrauc pie Bowsera un pavaicā viņam. Tas būs vieglāk par vieglu. Un kas tur tik smieklīgs? Domājat, ka es to neizdarīšu? Protams, ka izdarīsi, priekšniec. Es jums to pierādīšu, mazie tārkšķi. Es braucu pie Bowsera tūlīt pat. Paga. Bet ja nu viņš piekrīt? Tici man, Skūč, tas nemūžam nenotiks. Tas nav iespējams. Tu kļūsti par priekšnieci? Tā ir brīnišķīga ideja, Kerī. Man ir jāizbrauc pēc Grants. Tad jau es tevi varu atstāt savā vietā. Urrā! Klausieties visi, mani gaida svarīgs darbs, tāpēc līdz manai pārbraukšanai priekšniece būs Kerija. Ko? Nē! Un vediet smiltis un akmeņus ātrāk. Tagad es te komandēju. Mums tas viss pēc iespējas ātrāk jānogādā Maksīnai. Kerī, varbūt labāk brauc un izrīko lielās mašīnas. Jā? Nu, varbūt braukšu arī. Kerī! Tie akmeņi ir drusku par lielu priekšbetonu. Varbūt mums tos vajadzētu drusku sasmalcināt. Diks, kurš te ir priekšnieks? Tu. Tad ķeries pie darba. Mani gaida priekšnieka pienākumi. Tā varas apziņa viņai jumtā sakāpusi. Vai viss ir kārtībā? Jā, priekšniec, es piepildu Maksīnu ar ūdeni, kas nepieciešams betona pagatavošanai. Ai, ūdens gan ir viena šļakstīga lieta, ļoti šļakstīga. Karl, tu nevarētu uzmanīgāk. Kerī, es tev saku vēlreiz, tie akmeņi ir par lielu. Diks, labrīt. Kurš te ir priekšnieks? Tu. Un es saku, ka mēs varam sākt lādēt Maksīnu pilnu. Nu, labi. Betonu! Iesprūdu! Viņa iesprūdā! Nē, tiešām tie akmeņi ir par lielu. Es iesprūdu. Viss. Šodien betonu nebūs. Ak, nē, bet tas taču ir pats svarīgākais. Ko lai mēs tagad darām? Nu, tu taču esi priekšniece, saki tu. Paga, man ir ideja. Diks, ja nu mēs nepieciešamās izēvielas sakraut tevī, un tad Karls tev varētu kratīt augšā lejā. Nedomāju viss. Nē.
Paga, rokā ir. Ja nu mēs izēvielas selektīvīs kūči, un tu pabraukātu pa ļoti grumbuļainu ceļu, tad betons sajauktos. Un es droši vien pārsistu riepas. Nu jā, bet ja nu mēs, tālāk es tikšu galā. Bowser. Tā, jaucēju mums vairs nav, tāpēc mēs visi kļūsim par jaucēju. Maksīna, man vajadzīga tava betona recepte. Skaidrs. Skuči un Diks, jūs visi sastāvdaļas iekrausiet lagā, bet tu, Karl, pieliec savu urbi. Labi, tūlīt mēs jauksim betonu. Lūk, tas ir īsts priekšnieks. Ņemiet 2 kausus sausa cementa, puskravas smilšu, nedaudz ūdens un sasmalcinātu akmeņu. Un tagad viss būs lieliski. Vai gatavi? Tagad jaucām. Dāmas un kungi, betons gatavs! Jūs esat malači. Kur ir Kerija? Man liekas, viņa aizbrauc uz turieni. Nedari tā, tu tikai sarūsināsi savus lūgturus. Bowser, es tiešām visu salaidu grīstē. Nē. Ja Maksīna būtu iesprūdusi manas vadības laikā, es būtu apjucis un pārtraucis darbu. Taču tavas idejas man rosināja domāšanu. Vienkārši tu savas idejas nevarēji novest līdz galam. Bet nākt klajā ar labām idejām, tas ir jāmāk katram priekšniekam. Un dienās tu par tādu noteikti kļūsi. Tiešām? Vari likt savas riepas ķīlā, taču pagaidām priekšnieks esmu es. Tāpēc noslauki savu stiklu un ķēries klāt pie bāļķiem. Mums šodien jāieliek pamati. Paldies, Bowser, tu esi lielisks priekšnieks. Tāds tādu pazīst. Tad tu vairs neesi priekšniece? Nē. Zini, bet tev tas tīri labi padevās. Nu, priekš pacēlāji, protams. Tu biji ļoti varonīga. Es to nebūtu varējis uzņemties. Paldies. Tu neuztraucies, tik un tā tu esi vislielākais komandieris visā būvlaukumā. Taisnība. Paldies, zēni. Ei, pagaidiet!